Labdien! Mani sauc Natālija Konopeļka, un es esmu otra kursa studente telekomunikācijas fakultātē. Un šodien es gribu apskatīt tēmu trafika izcelsmes metode. Pie lielie skaitļa n vērtības visbiežāk izmantojot Poissona formulu, lai to aprēķinātu. Tāda formula ir Pn no m vienāds ar lambda mt pakāpe dalīts ar m faktoriāls reiz e minus lambda pakāpe. Poissona formula, kur lambda vienāds ar n reiz p, un lai atrast n vajag t dalīt ar delta t, lai atrast delta t vajag t dalīt uz n, un lai atrast parasto t vajag n reizināt ar delta t. Notikumi notiek neatkarīgi viens no otrā klientu pienākšana, un trafiks veidojas, ja ir klienti un serveris rēģē uz pieprasījumu. Notikumi tas ir klientu pieprasījumi. Laika intervala delta t var noteikt tikai vienu notikumu. Varbūtība, kā intervala delta t šis viens notikums var notiekt, ir p, un tas ir vienāds ar lambda reiz delta t. Pk vienāds ar lambda reiz delta t kt pakāpē reiz 1 minus lambda reiz delta t n minus kt pakāpē reiz n dalīts uz k. Un n dalīts uz k, lai to uzzinātu, un tas ir formula n dalīts uz k vienāds ar n faktoriāls dalīts uz k faktoriāls reiz n minus 1 faktoriāls. Un varbūtība, ka intervala delta t notikums nenotiek, tas ir p 0t vienāds 1 minus lambda reiz delta t. Un apskatīsim nelielu piemēru. Uzņēmums ražo un piegādā klientiem 100 000 pudeles alus. Varbūtība, ka pudele var būt sasīstas, ir vienāds ar 0,0001. Atrast varbūtību, ka nosūtītajā partijā būs tieši 3 un tieši 5 sasīstas pudeles. Un tagad reķināsim. Dots n, tas ir 100 000, p, tas ir 0,0001, m 3 un m 5. Noteiksim lambdu. Lambda ir vienāds n reiz p, un tas ir 10. Izmantosim Poissona formulu. Pirmajā variantā tas būs, ka m vienāds ar 3, un tas ir p 100 000 no 3 vienāds ar 10³ reiz e minus 10 pakāpē dalīts uz 3 faktoriāls, un tas būs 10³ reiz 0,00045 dalīts uz 6, un tas būs 0,0075. Un, kad m ir 5, tas ir 10⁵ pakāpe reiz e minus 10 pakāpe dalīts uz 5 faktoriāls, tas ir vienāds ar 10⁵ pakāpe reiz 0,00045 dalīts uz 6, un tas būs vienāds ar 0,0375. Paldies par uzmanību!